Renārs Seits atkal noguļ startu. Tā ir otrā reize šodien, bet tikmēr Edgars Griezīs ir izvirzies vadībā. Viņš pārstāj šodien ir otrā Cincījus un braucienu noslēdz Normiks Norģis. Bet viņš jālēn iekšmalā un izskatās, ka būs gatavs Cincījus un brauc garām, bet nē, Cincījus tā kā aizsit tās saucamās durvis ciet un nepalaiž garām šo te braucēju iekšmalā. Bet Griezis tikmēr ir vadība apļauj, viņš ir otrajā vietā, trešajā pārstājumīs un ceturtajā Renārs Seķis. Cīmtais Endijs Cincījus un ceturtajā Normiks Norģis. Nu jā, viņš dara savu. Edgars Griezis šobrīd vēl aizvien ir vadībā. Griež ārā Rompaniņš visu, ko nevar izdarīt. Bet pagaidām viņa pārstāvība tā īsti līdz galam līdz netiek. Bet Griezis tikmēr ir vadībā. Viņa puses otrajā vietā ir Daviņš. Bet Renārs Seits jau tagad šodien ir ļoti kopā. Jā, Renārs ir ļoti tuvu. Tikmēr vadībā vēl aizvien ir Edgars Griezis. Ļoti stabili aizvadīts brauciens. Un šeit notiek un Renārs ir tieši turpat aizmugurē Gintā. Ļoti interesanta cīņa šobrīd notiek par trešo pozīciju braucienā. Viņam jau būs trešais. Jā, tie tačiem ir jāpanāk citais vienots. Normikam, Norģim. Renārs Seķis tur diezgan nopietni presīgo Gintu pārstāvi. Viņam nevajag. Un tagad mēs uzzināsim, kurš būs trešais ir Renārs Seķis. Polgreisa braucējs šobrīd finišē trešajā vietā. Cīnījās kā vien varēja un
jā, ļoti skaista cīņa. Es domāju, ka šis te braucēju duets turpinās duelēties visas dienas garumā. Kā zināms, viņiem vēl ir trešā kvalifikācija.